16 gadu garumā. Visa dzīve rotībā ir ceļš, un gadi kā stācijas, jūkšķēnas, jautras, laimīgas un pelēkas, lūsas, drausmīgas un pilnīgi pamestas līdz jumta aizpildāts ar sniegu. Tā, ka to nosaukums mēs jau lāgā nezinām. Cerīgi un baltas gaismas apliedzēta ir jaunības stācija. Baltas domas, baltas sapņi, baltas cerības, dzīves šķiekāsniec, salda, leidinoša, pielinoša, prieka sāpus mūžīgi, skaisti, bezrūpīgi, mazliet neprātīgi, bet dienas gāšas pār pleciem kā daudzkrāsēns ūdenskritums, sarkanas un zaras, drusmīgas un skaras, un pa vidu pa kādai melnai smintrai, ko atstāja noderība, nepatiesi apvainojums, sāpes, ciešanas, tāldienas rīt, raigulētās, un tajā svītrā savīras, mīlestība naids, darbs un pienākums, prieki un bēdas. Kaut arī mēs saņemam no dzīves daudz rūpes, sitiens un dzīves nesti audi ratīgi sākt un jautāties, vai nerūpina diena tās sīkās rūpes, kas ir visur līdzi staigā, lai ikdienības putekļības dvēseles nesakrājas un to, ka visu vairina, lai neraupīties nemieru sirdīs stājas un lai tā priecāties par mazulību zinu un vakaros, kad brīdi var no darba uzteikt, lai Dievas nāmas būtu man, un otrs draugs, ar kuri pusē, un istabā uz galva, smaržīgs puķu draugs. Pārsums cilvēks ir, ka viņš tiecas pēc uzsver cilvēku klātības, pēc tūrības ar vietu, pēc kopīgām sarunām un domu apmaiņas. Ne visiem dzīvē izsot sastāj savus īsto cilvēku, ar kuru kopā nodzīvot mūžu. Jūs kopā jau esat 16 gadus, tātad jūs viens otru esat veiksmīgi sastājuši. Jūs satikāt viens otru, kad jau bija katram uzkrāta zinām dzīves pieredze un garām drakulīgais jaunības laiks. Kopā aizvadīgie gadi kā jebkurā kopdzīvē atnesuši gan priecīgus brīžus, gan arī saulainus mirkļus. Bet jūs esat praktiski pāri visām nebūšanām, visām nesaskaņām un esat viens otram. Gan svētku stundās, gan ikdienas darbu ritmā, gan arī tādos brīžos, kad ir smagi. Ir taču tik svarīgi, ka grūtā brīdī mums ir blakus mīlošs un gādīgs dzīves draugs, kurš sniedz palīdzību roku un atbalsta vārdu. Tad daudz kam dzīvē var tikt pāri. Draugs sniedzien mani prom, tu tev klājas dirki. Ir tiesa, es tev nevaru no pleciem nolikt nastu, tāpat kā nevaru likt savu sirdis ap tavās krūtīs. Es tikai stāstīt varu, kā šķiet vilnas krasta, un klusti dziedādams brauc atpakaļ, kā dzemes zaļā priedēja kaļ, un pirmie putnēni olām šķiļas. Es varu stāstīt, debesis cik gaiši dziļas, cik jocīgi maz skaķēns saulē rotaļājas, un kā slīkst pļauks mitrā saulē kājas. Es varu stāstīt bezgalīgi daudz, kā dzīvē skaņas sakopo un krāsas jauc. Tu klausīsies, un varbūt doma tava uz brīdi atļausies no tevis paša, un tādēļ aizlidos kādēļ paša. Un, kad tā atgriezīsies, redzēsi, ka nav. Vairs sirds tik tukša, dzīve vairs tik skarba, un ka var atkal drusku prieka rast. Draugs, dzirdējās, ka tev klājas. Kad bērni ir aizgājuši savā dzīvē, ir tik labi, ka blakus ir noteiktu kārtību. Saskaņā ar jūsu 2002. gada 16. jūlija kopīgo laulības pietēkumu ķēpens pagad dzīvesraksts nodaļā ir sastādīts laulības registrs numur 2, kuras nolasu.
Kronbergs modris dzimis 1937. gada 13. martā Latvijā Rīgas rajonā un Linde Elvīra dzimis 1941. gada 15. janvārī Madonas rajonā, noslēguši laulību 2002. gada 31. augustā, par ko laulību reģistrācijas grāmatā izdarīts ieraksts numur 2. Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas vīram Kronbergs, sievai Linde. Līgavaini modri Kronberg, vai laulības reģistrs izdarīts pareizi? Jā. Līgava Elvīra Linde, vai laulības reģistrs izdarīts pareizi? Jā. Tagad pienāca tas brīdis, kad jums visu mūsu klātbūtnē ar savu jāvārdu jāteic ir gatavīgi stāties laulībā. Jā. Līgavaini. Vai jūs vēlaties stāties laulībā ar Elvīru Lindi? Jā. Līgava Elvīra Linde, vai jūs vēlaties stāties laulībā ar modri Kronbergu? Savu solījumu aplieciniet ar parakstiem. Šeit nāciet parakstiem. Lūdzu laulības reģistrā parakstīties lieciniekiem. Tamā? Divi. Latvijas Republikas vārdā pasludina jūsu laulību par noslēgtu un izsniedz laulības apliecību. Apsveic ar oficiālu laulības reģistrāciju. Nav Latvija. Apsveiciet viens otru. Apsveiciet viens otru. Gribam vēlēt jums saskanīgu kopdzīvi nu jau oficiālā vīra un sievas kārtā. Nekas cilvēku tik ātri nepadara vecu, ja viņam trūks mīlestības, ja viņam trūks otra cilvēka gādības, otra cilvēka rūpju, lai jūs viens otram esat vēl ilgus gadus. Negadu gaita vērš mūs vecus, bet mīlestības izsīkums, kad nav nekur neviena pleca, pie kura tiktos raudāt mums, kad nav nekur nevienas rokas, ko klusējot pie vaigas spiest, kad nav nekur vairs gaiša loga, ar kuru tumsā runāties, kad nav vairs vārda mīļais, labais, ko kaut mūgos izrunā, kad iestājas tagad kā dabā, tas laiks, kad padošanās klāt, un mēs novēlam, lai jums šāds laiks iestājas. Iekšā klauni tirgo asarās.
paiesim malā, uzfilmē viņu. Kas visu, kas man ir, pārēt naktis baudu. Reiz brauc, griezās iekšā. Ir. Kur tas šveitīt? Oi, vēl uguņi deg. Mukturs nodzēs. Jaunais tādi brauc. Paskat, kāds vedēja tēvs ar slips. Jā. Kur tu brauc? Tu gribi jau dabūt, ko tu brāji? Īstam rūtē tik daudz puses. Nu kā tā? Kulīši domā. Rīgavam arī jaunās neiet. Nu jau ir sieva. Nu nekā vairs. Nu ir veča. Vajag uzzinās no priekšas. Kur tu? Nekas, viss kārtība. Skatās tev uz to, vai jau mobildi? Re. Tur jau bildēja. Jo gaidīja. Tā kā jūs abi divas, tā kā jūs parasti kādās ir tā, kad jaunais pāris sajiet kopā, tad ir viss jāmācās darīt kopā. Malku zāģēt, bērnu mazgāt, kas tur ar sinepēm apsmērēt. Bet jūs jau tam visam esat izgājuši cauri. Un tad mēs izdomājam tādus pārbaudījumus, kas ir individuālajā klasē. Un tad nāciet šurp, un tad mēs jums tagad pamazām dosim mammai, Līgavai dosim to zivkošanas būtu. Un tas variants ir tāds, jā. Un tas variants ir tāds, ka tev tās zivis būs jāķer, un tad vai viņš ņems tev līdzi vai neņems. Tev būs jāparāda, vai tu māki. Paņem, kuru pikšķeri gribi. Labāk jau šito. A to? A to sabiedrīt. Labi. Un tagad tev būs, cik tu tās zivis saķers. Mēs pastīsimies. Ja viņi vairāk pa 50% saķers, tad viņi der, vai ne? Bet vajag iedot laika limitu. A kas tu man Nē, jādara? viņš jau tik uz limitu darbojās. Tev reku pie mutītēm jāķer ar šito te magnētiņu, tev tās zivis. Ķeram sit savjā. Dari, ko tu gribi. Tagad ķer, tu cik ātri vari. Lēnām ar prātu. Ņem otrā savjā iekšā, mudīgi. Nu, nevarēs uz makšķerēšanu. Tev būs laikam tikai pie tu. Ņem ātri. Nu, es jau kādām 3 mani pieķēri. Nevajag graut. Tur jau ir tā māksla. Lēnām. Tur jau tu modrim patur ilgāk, papraskā, tur uzķeksē un tad tik var vilkt ārā. Nu, 50% laikam noķer. Paga, varbūt paspējas visu paspējas. Kur tad? Nu! Tak viens pats, tu man nebrauksi. Bet tagad būs tev uzdevums. Tev būs uzdevums parādīt, vai tu māki adīt. Viņi parādīja, ka viņš zivs māk ķert, tā tev tagad būs jādara. Jā? Šite var mazbērni arī būt pa padomdevējiem. Te jau es esmu uzvilkus uz tos valdības, un tagad tev būs jādara. Paskatīsimies, jā, vai zivju tīkls, vai kas tev tur būs, paskatīsimies. Kristīna, tu esi. Nu, kas māk, tie var palīdzēt. Izrādās, ka viņš ir jau gudrs. Nedrīksti palīdzēt. Bet tu nedrīksti palīdzēt. Tā nedrīkst. Viņš viss kopēji. Jā. Tagad ir individuālā klase. Nu, met pāri un vēl cakauta Cauri izvēlc un tā nos. Es te. Ir jau māk jau. Nē, nu lai pād, mēs te gribam redzēt. Vēl cik. Zivju tīkls ir Tev otru būs jāatdzeļ. Tagad ķer zivis Elvīra. Pieņemam. Zivju tīkls ir Bet tagad Danda, tagad tu pastāv klusu, Danda, ja? Tagad Papīts strādās savu darbu, mamma savu darbu strādās. Papīts mums darīs tādu darbu, kāzu rītā, maizīti. Bet tā, lai tu varētu patrenēties, te ir viss gatavs. Tu tur ņem uz skaisti, nē, nu tur jāgada, tur ir detāles, kā saka man gaimnieki. Bet paralēli tam mamma darbosies, jo viņi tagad parādīs, kā viņi visi mājās ir, cik tu kilogramus drīkst necelt. Visi tu laikam vēl nedrīkst celt, lai viņi parāda. Visi drīkst. Lai viņi parāda, vai viņi var kaut ko nošaut vai nevar. Paskatīsimies, kā, vai skatīsies katrs atsevišķi. Tu taisīs maizīti un tad kā? Kā jūs darīsiet? Vai Man liks tur šaut?
Jā, labi, modrs taisa maizīt vispirms, lai visi var redzēt. Nu, tad uz priekšu. Tas ir tev tā maizīt, nevis tu taisi. Viņš tev pasniegs, priekš tev viņu taistīs, lai ir viņa ideja. Bet tā kā... O, tūlī būs arī tiks zemnieku Tu gan šitā necintanī papīrā, tu izliec uz šķīvīt tad modru. Mēs neēdam tos kas. Tas vējš pūš baigi, nekā nevar darīt. Kā vidu jau. Hamburgeri būs. Cheeseburgeri, hamburgeri, hotdogi un Modri, viss priekš tam tas piereizes. dēlīts, tas vispār nav skaidrs, vai nedomāts. Liec visu uz dēlu un šņakā. Kur maizu, kur pasniegt. Oties jau nav nolikt ritīgā vietā. Lai sarījāt, nu. Tādas. Ot, te nu gan būs. Tas jau būs hotdogs laikam. Tomātu un modri. Jā, nesteidzies. Jā, nav kur steigties. Jā, vēl pēc tam galvu nogriezt. Redz, kā izgriež. Tas arī māks. Cepura galva. Nu jau pietiks, netur. Nu, pēc tā lai. Sērpu būs pa daudz, ka nenobarojās. Tā lai mutē un iebāk. Re? Un nogriezt tos no. Jā, zaļu jābūt dārziņiem vairāk, pilnīgi pareizi. Viss labi, nu jau pietiks tur. Pāka, tur vēl nav Tā ir beidzies. viņa klase. Viņš vēl nav beidzis dekorēt. Jā, nu pieņemam šito. Tur jau mammai jāpieņem. Nu tagad mam tev jāpieņem. Taču ko tā nu? Maija, veidē māte, kas? Stingrāk. Ai, nevar mēs. Gara. Vai tā? Divi. Trīs. Pa vidu! Pa vidu iešau. Vidu iespraut, tuvākai. Nu, tās neskaitās. Skaitās gan? To mēs nepieņemam. Labi, 0,00%. Pastamies, ko šī nošāva tādu kārnu zosi. Tas tev, tas ir tavs. Modri, reši to ēdīs rītā? Tur te galva un asti vien ir. Nu, jā? Nu, bet kāds šāvējs tāds, viņam tas vedījums Liec uz šķīla, jā. Tagad mēs varētu sastāties pa pāriem. Nesijāšu, neizdošu, netik manam prātiņam. Nesijāšu, neizdošu, netik manam prātiņam. Tālāk šitā. Tam sijāšu, tam nezdošu, tas tik manam prātiņam. Tam sijāšu, tam nezdošu, tas tik manam prātiņam. Šitā rociņā. Tas tik ceļ man sevi vielu ceļā pagalī. Tas tik ceļ man pagalī. Paldies lūdza, palīdz lūdza, abi lūdza, brahmanas. Paldies lūdza, palīdz lūdza, abi lūdza, brahmanas. Abiem diviem Uzstāvu nomādām, kam lai sēžu kamanās. Uzstāvu nomādām, kam lai sēžu kamanās. Lai sēžu pie tā tieša vai pie sava balelim. Lai sēžu pie tā tieša vai pie sava balelim. Pie tā tieša, ne pie sava balelim. Labāk sēžu pie tā tieša, ne pie sava balelim. Tauties vedīs visu mūžu, brāliņš mazu gabali. Tauties vedīs visu mūžu, brāliņš mazu gabali. Un tagad mēs visi bīdīsimies lēnām.
tad jau vienreiz pārģērbies. Cik reiz tu ģēsi? Es teicu, jau manā mājā pārģērbies. Kur man pārklāsot pār? Nē, es uzlūkšu nakts krāpes. Vien man visi grib skaidrs, jūs varēsiet Ko es teicu? Neņem! Varbūt, ka vēl pārspēlēt. Es tev kādā privileģi man To lielo krūzi arī. Es jau filmēju visu savu. Lielā pa vidu un mazāk pa lielā. Tad filmē? Filmē tagad? Tu filmē tagad? Tu filmē? Ko tu tikai slaidi? Kā, viss tu taču Tu tikai... Viss tik filmē? Viņš filmē? Viņš filmē. Es domāju, tā ir Visas puses, kas iekļauj no maltu, visas puses.